Pie mums šodien ciemiņš no aizputs Hercogs Pauls Jonas. Tā ir? Aizputs Kalvens, no Kalvens. Kalvens. Nu labi, Kalvens grāfs. Kalvens grāfs Pauls Jonas, mazais ķeizeriņš, pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis MX2 klasē. 20 gadu vecumā, nu nav tā kā pat trekni jau ko. Jā. Es iejūties jau tajā atmosfērā. 5 gadu līgumiņš, mēs atceramies, tev bija noslēgts tagad 3. gads. Nu kā ir? Kā ir, Paul? Ko tu tur esi ieraudzījis? Ko es esmu ieraudzījis? Daudz ko pasauli apceļot, izbraukāt apkārt, bet jā, šogad ir sanācis tā, ka esmu līderis šobrīd, bet var redzēt, ka tas smagais ziemas darbs atmaksājās. Jo tiešām ieguldījām smagi darbu, esmu vairāk nobriedzis, lielāka pieredze. Un tas viss varbūt nāk atpakaļ. Pirmajā gadā, kad tu sāki, tu arī biji līderis. Kāda tagad ir atšķirība starp to līderu Paulu 2015. gads, kas arī bija līderis vienā brīdī sezonas laikā, un tagad tu esi līderis pa vidu, kas ir noticis? Izstāst tagad, ko tu esi pārdzīvojis pa vidu? Pa vidu daudz, kas noticis. Pagājušajais gads izvērtās diezgan neveiksmīgs, jo 2015. gadā bija līderis uz dažiem posmiem. Pagājušajā gadā treneru nomaiņas ir bijuši, mainīt treneris. Palicis esmu gudrāks, bijuši kritieni, ir daudz, no kā esmu daudz mācījies, daudz kļūdas. Tu netrako vairāk, tā tas nozīmē? Jā, tā varētu teikt, vairāk netrakoju, esmu mierīgāk. Valdīt, cik žēl, ne? Es atceros to lidojumu, es domāju, es būtu galvu zemē jau šitā. Tā gudrība nākusi klāt. Gudrība, jā, un tas tā, lai mammai vairs nav sirds netrako tik traki, zin kā pēc tiem kritieniem. Tagad tu nelec vairs 4 stāvu māju augstumā, tagad 3 stāvu. Es cenšos zemāk lekt, jā. Tā arī ir, jā? Nē, vairāk piedomā, varbūt neriskēja vairāk ļoti. Bet tas uz rezultātiem ar atstāja kādu iespēju? Ja tu lec augstāk vai tu lec zemāk? Nē, protams, jo zemāk lec, jo ātrāk pie zemes es lielāku pātrinājumu var dabūt. Kur tu apsvilinājies? Ar ko tagad? Nu, tagad tu vari kritiski vērtēt. Jā, nu, labi, neesi jau nekāds ar bārdu un ar sirmu galviņu, bet tomēr, kur tu apsvilinājies? Kas bija tas, ko tu galvā izdomājis, bija, es gudrāks? Nebija tā, ka 2015. gadā es strādāju ar Stefanu Evertu, un viņš bija tas cilvēks, kas man spēja nolikt pie vietas, kad vajadzēja, jā. Un tad, kā tas izpaudās? Viņš spēja, tad, kad es varbūt cēlos jau mazliet debesīs, viņš man spēja nolikt pie zemes, jā, piezemēt. Kā tas izpaudās? Nu, ceļā, tā ir zvaigžņu slimība. Nu, jā, varbūt, nedaudz, ko viņš teica? Kā tas izpaudās? Viņš pat īpaši tas neizpaudās, varbūt sarunās. Viņš vienkārši treniņā pielika man pie vietas, ielika kaut ko grūtāk padarīt tādu, kas man nesanāk. Un tad uzreiz, jā. Nu, redz, visu tu nemāk, vai ne, puika? Jā, jo tad 2016. gadā sanāca tā, ka samainījās treneris, jo Stefans aizgāja uz citu komandu. Jā. Un viņš vairs varbūt nespēja man nolikt pie vietas, kad vajadzēja. Un citi nemācēja uzreiz? Un citi nebija tā komanda blakus izveidojusies tik labi. Protams, man bija fiziskais treneris un treniņu mehāniķis arī tas pats bija, bet iztrūka puzles gabaliņš. Un tad tu tā savā vaļā izdomāji, tagad viss, man ir tituls, jā? Tā, kaut kas neizdomāju, varbūt, ka man ir tituls, bet jā. Deguns gaisā bija. Deguns gaisā varbūt nedaudz bija, jā. Mēs to zinām. Bet tā jau nav tava problēma, ja tu atbalsti Red Bullu, viņi ceļ spārnu. Jā, visu laiku ir deguns gaisā. Un tagad kā ir? Vai tad es ticu spār, tev liekas? Jā, jo šogad strādāju ar Marku de Rūveru, kas ir mans braukšanas treneris, un tiešām tā komanda apkārt ir izveidojusies ļoti labi. Man ir fiziskās sagatavotības treneris, braukšanas treneris, fizioterapeiti, menedžeris, Kristers Serģis, tētis. Cik ir cilvēki? Tieši tā, kas ir mana komanda, kas... Grupa. Cik ir tava komanda, jā? Tā, fiziskais treneris, braukšanas treneris, treniņu mehāniķis, fizioterapeits, osteopāts. Tie ir 5, ar ko es ikdienā strādāju pa visu. Lidmašīnā tu lido ar viņiem kopā visiem? Uz visiem posmiem, protams, neierodās visi, bet ir tā, ka dažos posmos varbūt ir fiziskais treneris klāt, dažos nav. Dažos ir tētis, dažos tētis nav. Jā. Un tā ir tā komanda sanāk, 5-6 cilvēki ir tā mana komanda. Jā. Un aizbraucot uz posmiem, tur ir Red Bull KTM komanda, kas sagatavo motociklus un rūpējās par mani tieši sacensībās. Bet nav tev tā, ka tu esi liels puika tagad jau 20 gadi, ka tev tas tēvs uz nerviem krīt. Zini kā, kamēr tu audz un tur cīnies Viņš ir vajadzīgs. Slaiders, jā. Tagad jau tev arī nauda ir pašam savu kabatā, vai ne? Kaut kas tā. Ja nebūtu man teicis, es nebūtu tur, kas tagad esmu. Tas ir skaidrs, bet šobrīd... Tas films, kad paliek jau lielāks, tad grib to tēt. Tēti, nemaisies pa vidu tāpat. Es esmu liels. Es zinu visu, tā apmēram.
varbūt bija tā, ka brīžiem tā likās, bet tā bija varbūt tā kļūda arī, jo šogad esmu pats tiešām mainījies. Un, kad teica pirmajos posmos nebija klāt, pirmais posms, kur viņš bija klāt, bija Valkensvādē Holandē pirms 2 nedēļām šogad. Un, kad viņš tur bija klāt, bija, tiešām bija prieks, ka teica atpakaļ, bija sacensībās un tiešām izbaud laiku kopā ar ģimeni. Tu pārstāv, to sauc klasiskā izpratnē rūpnīcas komandu. Tā saka rūpnīcas komanda, kā tēma. Mēs zinām, kas tev ceļ arī spārnos, bet tur taču ir konkurenti tajā komandā. Ko tie tur dara blakus? Kā jūs tur sadraudzējaties, vai jums tur katram savs, savu eļas kandiņu, Jūs tur nekaujaties savā kā to var tur Nav sadalīt? jums tur tāds- Jo tā ir konkurence. Jā, protams, arī šogad labi varēja redzēt dažos posmos, kur man komandas biedrs Jorge Prado, ka viņš cīnās uz dzīvu un nav ar mani, tikai ar mani, un kad piebrauc nākošais braucējs, ar ko man ir jācīnās par kopērtiem punktiem, viņš viņu palaiž garām tā vienkārši. Tieši tā arī bijis? Tieši tā ir bijis, jā, arī ķegumā tagad ir pirmā braucienā. Man sanāk ar viņu cīnīties uz dzīvu nav. Jā. Nākošais piebrauc, viņš jau ir sagurs un nākošais aizbrauc garām. Klausies, bet tad jāliek... Es atvainojos, bet Bet jums var sanākt Čekā tā, ka gribās iet Tieši pa tā, galvu. kā Valdis saka. Protams, dusums jau ir, bet... Parunāt, tad Bet aiziet pie viņa. formulā visu laiku tur bija vecos laikos kāvās savā starpā. Tagad, es domāju, kultūra citādāk. Jā, ir. Bet tagad arī bija šajā nedēļas nogalē ķegumā arī gandrīz viens kautiņš. Tev? Nē, man MXGP klasē. Bet tev, zin kā, tu brauc pa priekšu, un tur ir baigā taktika arī, lai tur neļautu un tam līdzīgi visā tur priekšā un tam. Bet vai tur ir kaut kāds stāsts par to, ka pēc mačiem iet un tev meklē? Jā, kāds saka, ko te man te pa priekšu kantēja vai te bloķēja? Protams, ir tādi gadījumi bijuši. Bijuši? Protams, ka nāk runāties, ka kāds nav apmierināts ar kaut ko. Kauties vēl man nav nācies. Pa jaunu vēl nedrīkst kauties. Es jau tāds mierīgs esmu. Bet ja tā uz mutni nebūtu kritis, tad viss kas būtu, Jā, tur, es domāju, dūris varētu izicināt diezgan bieži, ja gribētos. Bet kas tagad tā veiksmes formula tev, ka tu atrodies līderu augšgalā, kopvērtējuma līderis? Kas ir izšķirošais šobrīd? Tu tagad saprast, 20 gadu vecumā tā jāsaprot, jo pēc brīža jau tu noteikti brauks ar citiem močiem. Jaudīgāk tie viss būs, bet šobrīd MX2 klasē, kas ir tās īpašības? Es domāju, ka galvenais ir šogad tieši stabilitāte, jo, ja paskatāmies kopvērtējuma tablā, tad var redzēt, vienīgais posms, kas man nav nesanācis šogad, bija Indonēzija, kur bija ļoti, ļoti traki dubļi. Tur, diemžēl, neizdevās izcīnīt tik daudz punktus, kā vēlētos, bet pārējos braucienos esmu ap to top 5 katrā braucienā grozījies un bijis starp līderiem. Tā stabilitāte, katrā braucienā stabili punkti, bez lieka riska. Komandai ir kaut kāds uzdevums, ka viņi saka, panāčot pirms sezonas. Reku, tev jābūt šogad tur. Ne? Nē, tā nav. Viņi neuzstāda tādas noteikumus, bet, protams, to jau var nojaust, ko viņi sagaida no manis. Katrs jau arī grib nobraukt labāk. Protams, katrs jau cenšas nobraukt pēc iespējas labāk un iescīnīt labāku vietu. Ko tu vēl? Es jautāju par trasēm. Tu visi trases no galvas zini, vai jums ir simulātori tādi, kurus kā varētu, vai kā tu varētu? Ir tā, ka pasaules čempionāts vairāk vai mazāk notiek vienās un tajās pašās trasēs katru gadu. Bet tu zini viņus visus no galvas? Apmēram, jā, jo ir arī tagad viņiem ir MXGP video spēle, tad tajā var nedaudz pamācīt. Bet tu esi braucis, jā? Tā kā mēs gribētu pabraukt, tā kā tu varam. Tu esi izbraucis. Es izbraucu, bet man video spēles īpaši neaizrauja, tā kā es viņu nespēlēju tik. Bet cik tu tas ir, tās sajūtas, ka tu tā kā pasaules čempionāts līderis? Sajūtas jau, protams, ka nav tās pašas. Bet tu zini, kur tur var pagriezt, kur tur... Jā, protams, viņiem, bet ir trases un motocikli un viss tas grafiks ir uztaisīts tiešām tā, kā ir īstenībā. Realitātē, jā. Es skatījos, kad mēs redzējām startā, tur dažiem uz ķiverēm ir tās kameras. Tas ir atļauts, tāda Rīgas, ko tas palīd? Tās kameras ir atļauts, jā, lai redzētu, kā tu pats brauc, bet šogad, manuprāt, ir uztaisījuši tādu noteikumu, ka tev ir jāprasa atļauja, lai varētu uzlikt to kameru. Dažas kameras viņi paši ne organizatori, bet Ustreams, kas rīko sacensības, uzliek tās kameras, lai pēc tam var pārraidēt. Bet tu zini par Schumacheru tieši, ka tāda kamera viņam arī tur, kur viņš ir tagad, tur ir. Viņš toreiz nokrita to kameru tieši virsū. Ja nebūtu tā kamera, viņš būtu šobrīd dzīves un vesels. Jā, bet vēl cik jauki pārējai. Ļoti labi. Nē, bet iet runa par kamerām, ka tas ir ļoti bīstams moments vispār.
Bet motocross, godīgi sakot, sadarbojas, jā, vispār ir bīstams. Nu kā, nē, ir labi, bet galdi. Jā, tieši tā, bet es cenšos to kameru likt pēc iespējas mazāk. Viņi man jautā dažos posmos, vai es nevēlos uzlikt, bet es cenšos atrast. Tā pareizi doma. Valds arī šo akcentu gribēja izcelt. Bet, Klau, kā ar meitenēm? Jo Guntim ir Viktorija, Valdi, tev arī, neesi vienkārši. Es arī, mums katram ir sievietes blakus. Kā tev ir? Ar meitenēm nekā treneris neļauj. Kā viņš var neļaut 20-gadīgam puikam, kurš pilnīgi, labi, es neteikšu, ko dara, jā, bet acis liels atsevišķos gadījumos, ka Eiropa. Bet viņi jau nelaiž pie meitenēm. Kā tad viņš neskatās? Bet viņš neskatās. Paskatīties var, bet paskatīties, bet nevar pieskarties. Pagaid, ir tev brūti vai nav? Nē, nav. Nav, jā? Ne, pagaidām nav vajadzības. Man mocīts ir brūti. Motocikls jau vīrieši. Samīlējies. Labi, tad nākamais stāsts, ko katra meitene, kas cer tagad, jā? Kā tu pārtiec? Tu tā kā, labi, tu tēti pieminēji un ģimene un Sērģis, kas palīdzēja menedžēšanu, bet kurš tev algu maksā? Kurš man algu maksā? Jā, kurš tev maksā algu? Komanda. Ar komandu ir Jums ir līgums, ja? Mums ir līgums, jā, tur ir bonus sistēma noteikti, jo labāk brauc, jo labāk ar pārējais. Cietā alga ir? Cietā. Kā tev ir? Jā, ir neliela alga, jā. Neliela. Un pēc tam ir bonusi? Jā, bonus sistēma. Par ko tu saņem tos papildu ienākumus? Par rezultātiem, jā. Un kāda viņi ir tā kā ir, teiksim, viņi ir tā nauda ik mēnesi vai viņi gadu beigās tiek? Tur kā tu var izvēlēties pirms sezonas. Pirms sezonas? Pirms sezonas novienojās ar to komandu. Schēmu, jā? Jā, to schēmu, kas un kā. Jā. Un, ja tā noteikti tu esi pārdomājis to, ja tāda laba karjera izveidojas, ko tad tur var sakrāt beigās? Ko tur sakrāt? Miljonārs varbūt? Tas jau atkarīgs ir, kurā brīdī tur trāptie motokrosē. Ir bijuši gadījumi, kad daudzkārtie pasaules čempioni ir ļoti labi tagad dzīvo, ir tādi, kas... kam ir jādomā, ko viņi ēd. Ir visādi, jā. Kā tu pats arī. Tas pats ir. Tieši tā. Tie pasākumi, kas apkārt ar reklāmām, tas skatos, Krekliņš aprakstīts, tad tur arī noteikti kaut kāda atbildība ir. Red Bulls jau noteikti kā ekstrēmo atbalstītājs ir priekā. Kas tev jāfilmējās viņu sakarā? Ir kaut kas emocijātais, kaut kāda trika vai jāparāda? Protams, ir ik pa laikam ir kāds filmēšanās, fotografēšanās, bet tas nav tik sarežģīti. Ir tiešām vairāk tieši viņi grib redzēt, ka tu esi līderpozīcijās sacensībās. Jā, tas viņiem svarīgi. Kāds sakars ar Formulu 1? Nav kopējas sesijas bijušas kaut kādas filmēšanās? Nē, nav bijuši. Ir vairāk. No formulas es pat neesmu arī sacensībās redzējis īpaši nevienu braucēju, bet no MotoGP ir tā, ka ik pa laikam var redzēt motokrosā kādu braucēju no līderiem. Paul, sodiņas esmētas basketbolā noteikti skolā. Esmu skolā, jā, nedaudz metis, jā. Tagad tu parādīsi, ko tu vari izdarīt. Vajag arī paprasīt pa skolu, varbūt. Pēc tam, lai izmet, un parunāsim arī pa skolu. Mums ir dāvans tev, un mums būs arī tev stāsts no vairāk saules par makaroniem. Jā? Bet sāksim ar basketbolu. Ondo LV labdarības akcija Es savai skolai sezonas garumā. Tie viesi, kas basketbola metienus 30 sekundēs sametīs visvairāk, gūs visvairāk punktus. Pirmais saņem 1000 eiro no Ondo un noziedo savai skolai. Otrā vieta saņem sudrabs 1000 degvielas litrus no Latvijas naftas. Trešā vietā saņem 1000 litri un nodod to savai skolai no Vendēm. Un savukārt savam mīļākajam skolotājam sarūpēsiet iespēju izbraukt nedēļas nogali ar Volvo XC90 un atpūsties piena muižā. Vai nav skaisti? Viņi tā ir pelnījuši. Pauls Jonas, pasaules čempionāta līderis motokrosā, šobrīd grib būt līderis arī basketbola soda metienos. Kura skoliņa? Kalvins pamatskola. Kalvins pamatskola skolotājs? Aivalkaš. Malacis. Tā, es saku, kā viņš skolā gājas valdi? Nē, viņš jau viņš atcerās mūsu laikos, būs bijis grūtāk. Nevispārīgi, nav mūsu laikos, tavos laikos, manos ir citādi laikos. Arī citādi. Jā, priekšrocība. Valds saka 3-4, lai viņš šāk. 3-4. 1, 2, 3, 4. Es drīkst runāt? 5. Nē, laikam nē. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, Vai, cik skaisti. 17, Vai, cik skaisti. 18, Vai, cik skaisti. 19, 20. Viss. 20. Nu? Tā, nu un vēl 5 punktu mēģinājums. Tā to noliec, tu izpūti elpu, atpūties. Ar palaicienu. Pagad, tu vari Nē, tā tu vari mest kā tu gribi. Tu vari tikt uzreiz augšā, jā. 5. vieta. Jā. 5. sastāv. Var mēģināt iedankot. Olimpiskā sešiniekā. Jā, var kā džabars, var kā Un porziņš. palamēkai garām tikt. Jā. Oj. Nu, aiziet. Jā, cik smagi bija. 25 punkti. Nāc, mēs kopā ar vairāk sauspālu taisam tādu akciju makaronu kāršanu, jo viņi pirmkārt dāvina tev dāvanu kartes, lūdzu. Te ir labi. Šeņem, te ir nauda. Te ir tīrā nauda. Un tad ir makaroni. Jā, nu tad tu varēsi paēst. Ravioli. Mums tie ir, ne, pagaid, latviešiem ir ravioli, itāļiem makaroni. Jā. Labi. Nu, un ko? Ir tev kāds sakārs, kādreiz ir makaronis? Jā, ir, bet tā uzreiz tā grūti atcerēties. Tāds gadījums bija varbūt vienreiz, ka Holandē bija tādas sacensības vietējā gonciņa, un tad mēs tur bija jālozē, kurš pie starties, un mēs ar Robertu Jūs arī, kas kādreiz brauc, kopā mēs braucām, un mēs izvēlējām tā, ka es vilkšu viņam, un viņš vilks man, un mēs gājām pēc braucienu pētīt, kur liek Kur ir tie iekšā, bumbuļi, kurš būs īstais, jo viņi liek tādās trauciņos iekšā tos tur, un tad sanās tā, ka es viņam izvilku otro. Tu tā kā labi, jā? Jā, ļoti tā kā labi. ļoti Un ko labi. viņš tev izvilka? Un viņš redzēja, ka lika iekšā kaut kas ar viennieku bija, un domāja, ka pirmais, un izvilka, manuprāt, bija 31. vai kaut kas tāds. Vienkārši tev makaronis. Viens no pēdējiem aizgāja. Īstenībā Smags makarons, jā. Īstenībā uzreiz tev nolika pie vietas. Kas ir gonciņa? Tā ir kaut kāda Gonciņa, jā. Gonciņā, tad pie meitenēm, zin kā, startņām pie meitenēm brauc. Nē, tas tādas vietējās sacensības, kur viņiem Holandē tik daudz braucēji, ka tie līmeņi sacensībām ir ļoti dažādi, un tā ir tāda krūmu gonga. Krūmu gonga. Jā. Nu labi. Un Valdi, tev dāvana. Mums ir pēdējā dāvana, mums ir savs cirks, tev daudz laika ir. Jā, ļoti daudz. Daudz laika, ne, es domāju, braukt visur pa ceļam, un tad brīvajā laikā tu vari droši uzspēlēt cirku un ar mājā ģimenes. Un brauc tā, lai arī nopelna vietu nākošajā cirka versijā. Paldies, ka atnāc, novēlam tev veiksmes, veselību pirmkārt, otrkārt galvu. Vienā brīdī meitenes arī būs aktuāls, vai cik? Viņš visu laiku spiež, viņš spiež. Nevis es spiežu, Valdi. Brīdina. Brīdina. Es tev brīdinu. Vienā brīdī tas būs aktuāli. Nu, ar naudu uzmanīgi. Jā, nesadomājies, ka tā būs mūžīga. Un atved lūdzu mums titulu. Un ieej vēsturē beidzot. Nu, tu gribi vēl teikt pēdējo vārdu. Vārds tev. Jā. Liels paldies visiem faniem, kas biedrušies arī ķegumā. Tad bija tiešām liels prieks redzēt tik daudz Latvijas karogas trases malā. Un cerams, tur īkšķi ir par visu sezonas turpinājumu, vēl priekšā ir ļoti daudz posmu, daudz jāstrādā. Un jācer, ka būs arī citās trasēs Latvijas karogas trases malā. Mums līderis ir, tagad ir. Kāpēc braukt? Kāpēc saprast? Tieši tā, kāpēc nebraukt, nesakot līderim? Nu, to arī novēlam visiem. Paldies tev, Paul. Pasaules čempionāta līderis pie mums viezos.